Sveiki, mans vārds ir Līga. Es gribu pastāstīt jums vienu no savām lielākajām liecībām, kāda manā dzīvē ir bijusi. Es neesmu augusi kristīgā vai ar ticību pilnā ģimenē, bet kaut kur savās jaunības dienās pieņēmu lēmumu, ka man vajag nokristīties un iesvētīties. Un tā es, tāds tīneidžers, tas bija 2004. gads, braucu uz Torņakalna baznīcu katru ceturtdienas vakaru vai otrdienas, negribu samelot, lai izietu kristību un iesvētas ceļu pie mācītāja Jura Rubeņa tajā laikā. Kopā bija arī mans brālis ar mani, un tā mēs kopā gājām šo ceļu. Un stāsts ir par kristību un iesvētību dienu. Es dzīvoju tajā laikā Čiekurkalnā, un mans brālis dzīvoja Pārdaugavā. Mums kristības un iesvētības bija vakarā, 7:00 vakarā, kas ir vakara dievkalpojums Torņakalna baznīcā tajā laikā bija. Un bija tā, kad notika kristības un iesvētības, un vakarā man vajadzēja braukt vienai pašai uz tātad Čiekurkalnu. Tā bija jau ziema, tas bija decembris, ārā jau bija tumšs. Tajā laikā es biju sarunājis, ka man atnāks pretī uz Pieturu 40. autobus brauc uz Teiku, toreiz no Cirka, kad uz Pieturu uz Teiku man atnāks pretī viens kaimiņš, vārdā Imants, vēl atceros. Un es sagaidīju 40. autobusu, iekāpu autobusā, aizbraucu līdz Teikai, tas autobus nereāli ātri brauca, un es biju ļoti ātri tajā gala Pieturā. Imanta vēl nebija, un es pieņēmu lēmumu, kas tur daudz ko gaidīt, iešu viņam pati pretī, un devos uz savu māju pusi. Es dzīvoju tajā laikā uz 6. šķērslīnijas. Ceļš tur ir tāds, kad iet pāri dzelzceļam, un tad man vajadzēja nogriezties pa kreisi. Kreisajā pusē ir viens benzīna tanks. Es tātad pārgāju pāri Brīvības ielai. Pa priekšu man gāja viens vīrietis, gara auguma, un situācija bija sekojoša, kad man bija iekšā sajūta, nevarēju viņu tajā laikā nolasīt, bet bija tāds sajūta, esi piesardzīga. Es nesapratu, par ko ir stāsts. Es gāju uz priekšu, tas vīrietis iet pa priekšu, un tik skatos, kad nāks tas Imants pretī, ārā tumšs un tā. Pārēju pāri dzeļsceļa sliedēm, un visu laiku tā sajūta, esi piesardzīga, un skatos, kur tas Imants nāks pretī. Kā nenāk, tā nenāk. Man vajadzēja nogriezties pa kreisi. Tas vīrietis aizgāja, man liekas, tā ropaža iela taisni. Es nogriezos pa kreisi, neviena cilvēku uz tās ielas nebija. Es kaut kur vēl tā kā atskatījos, ka tas vīrietis aiziet taisni, un gāju pa kreisi. Un neviena cilvēka nebija, bija tumšs, neviena cilvēku uz tās ielas nebija. Un bija viens mirklis, ka tas vīrietis bija man blakus. Viņš turēja roku sev kabatā un teica, tu tagad darīsi to, ko es tev likšu, vai nu es arī velku ārā nazi, un es tevi šeit pat noduršu. Tajā brīdī man iestājās šoks, es nevarēju ne parunāt neko, es gribēju kliegt, bet man nebija balss. Un šis vīrietis mani sāka tur tādi krūmi gar dzelzceļu iet, vilkt krūmos iekšā. Viņš vilka man krūmos iekšā, man vienā brīdī atnāca balss vaļā, es iekliedzos palīgā, vēl kā tagad atceros, viņam bija tāds liels ādas cimds, viņš man aiztaisīja muti ciet, pateica ļoti rupjos vārdos nosaucot mani, lai es aizveros, un turpināja mani vilkt. Un tajā brīdī iestājās sekundžu simdaļās pilnīgākā bezspēcības sajūta. Es viņu pat nevaru tā kā izstāstīt un nodot jums, bet šī bezspēcības sajūta izgāja caur manu ķermeni, man liekas, katrā manā šūnā, katrā manā, elpas vilcienā, visur. Es vienkārši sajūtos tik bezspēcīga, kad,
notiek kaut kas ļoti ļauns tagad, jā, ar mani. Un tad, kad es apzinājos tajās sekundžu simtaļās to bezspēcības sajūtu, tad notika brīnums. Man bija sajūta, ka starp mani un starp šo vīrieti vienkārši no debesīm nokrīt liels betona klucis. Vai arī vēl kā es šo sajūtu varētu aprakstīt, ka kāds paņēma šo vīrieti un vienkārši aizmeta no manis prom. Un viņš aizskrēja. Es paliku viena šajos krūmos, uz ceļiem. Es atceros, ka es paskatījos uz debesīm, un tajā brīdī es pateicu, paldies, ka tu esi, un es saņēmu iekšēji sirdī dziļu atbildi. Es vienmēr būšu ar tevi, un es vienmēr tevi sargāšu. Un šis ir tas stāsts, kurš manā kristību un iesvētes dienā tik skaidri apliecināja, ka Dievs ir, un ka bieži vien visdrīzākais mēs viņu varam sajust tik dziļi tieši tajos brīžos, kad mums ir šī bezspēcība, kur man pat nebija tajā brīdī laika lūgt, ja? Viņš vienkārši zināja, viņš vienkārši redzēja, viņš zināja, un es tiku paglābt, es aizskrēju uz mājām šokā, un tā, un jā, tāpēc es no sirds katram no mums novēlu nepiedzīvot varbūt šādus mirkļus, kad ir bezspēcība, atceroties par viņa klātbūtni, bet katru dienu sākt ar pateicību par to visu skaisto un labo, kas mums ir dots, kur viņš ir klātesošs, kur mēs pat varbūt neredzam un nepamanam, un sajust šo klātbūtni tādā lielā mīlestībā un pateicībā Dievam. Un nobeigumā, kur pielika Imants. Imants bija iegājis benzīntankā, nopirkt man šokolādīti kā dāvaniņu uz kristībām un iesvētībām, un mēs apmainījāmies. Tā kā, jā, arī tāds stāsts par to, cik autobus ātri brauca, kā var izmainīties, apmainīties, un ka Dievs ir tik varens, ka viņš mani nosargāja. Es, gribēju padalīties ar šo liecību, jo man liekas, ka tā ir pelnījusi iet pie cilvēkiem, pie cilvēku sirdīm, pie tā, kad viņš ir tik ļoti mīlošs un labs un ir forši dzīvot ar viņu. Lai katram ir svētīga diena, svētīgs vakars, svētīgs rīts, nezinu, kurā brīdī jūs klausīsieties šo liecību, bet jā, tāds ir mans stāsts. Mīļais Dievs, visa slāva un pateicība par tavu lielo mīlestību un žēlstību. Paldies, ka tu mūs sargā un ka katrā situācijā tu esi blakus. Jēzu, dod mums mīlestībā satvērt tavu klātbūtni un dod, ka ar sirdi un prātu varam būt pārliecināti, ka tu biji, esi un būsi mums blakus, ka tu sargāsi. Kungs Kristu, es lūdzu, liec savu apsargājošo roku šajā dienā pār katru, kurš klausās, lai ļaunajam nav nekādas varas, un svētī šo dienu, lai varam ieraudzīt, saskatīt un sajust tavu tuvumu. Paldies, Kungs, par tavu žēlastību. Paldies, ka varam iesākt šo dienu, Kungs, vai būt šajā dienā un varbūt vakarā kopā ar tevi. Jā, Kungs, dod mieru, dod spēku un dod ieraudzīt tevi. Vēl patiesāk, vēl dzīvāk. Jā, lai varam būt pārliecināti, ka tu vienmēr esi, vienmēr būsi un vienmēr biji. Par katru no mums, ka katrs tev ir dārgs un mīļš, un, Kungs, ka tu vēro, ka tu redzi, ka tu esi līdzās. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā,
jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visu varenais Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Āmen.